Es esmu ļoti lepns, ka es esmu piedzimis Latvijā, un es esmu ļoti lepns par savu tautu, par latviešiem. Manas mūža lielākie notikumi neapšaubām ir Latvijas neatkarības atgūšana un arī iestāšanās Eiropas Savienībā, kas mūs pievienoja, var teikt, atgriez Eiropas vērtībām, Eiropas kultūrai, kurai mēs vienmēr esam bijuši piederīgi. Man ir bijusi šī iespēja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatā strādāt pie tā, lai Latvijas likumdošanu padarītu atbilstošu Eiropas Savienības likumdošanai pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Tas bija smags darbs, un paldies visiem tiem cilvēkiem, kas to darīja, un darīja to ar vislielāko atdevi. Man bija iespēja Latvijas prezidentūras laikā, kā vides ministram, būt iekšā jautājumos, kas saistīti ar klimata politiku veidošanu Eiropas Savienībā. Mēs izdarījām arī lielu darbu, bet, diemžēl, es redzu, ka daudzas lietas ir aizgājušas tādā, teiksim, sektantismā, tādā vienpusējā virzībā, un es domāju, ka šīs lietas ir jāsakārto. Zaļais kurs jāpadara saprātīgs, un to es redzu kā savu iespējamo darbu mērķi.